Atkal raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības. Šodien studijā viesojas Sabiedrības integrācijas fonda direktore Zaiga Pūci. Sveiki! Sveiki! Ir liels prieks redzēt atkal, Zaiga, tevi Daugavpilī. Tas nav bieži, bet ikreiz ir prieks satikties. Noteikti daudz radioklausītāji nezinu, nepārzinu, kas ir Sabiedrības integrācijas fonds, jo tie cilvēki, ar ko jūs strādājat, saka, ka esot tikai kaut kādi 5 līdz 7% no Latvijas iedzīvotājiem. Kas ir tie cilvēki un kas ir tas, ko jūs darat fondā? Jā, paldies par jautājumu. Jāsaka uzreiz, ka tie stereotipi mēdz būt arī par Sabiedrības integrācijas fonda darbību, gan par to, ko mums vajadzētu darīt, gan par to, ar ko mums vajadzētu strādāt. Bet kopumā es varu pateikt, ka tās tēmas, kuras mēs nosedzam, ir daudz, un dažreiz varbūt cilvēki neatpazīst, ka tas ir Sabiedrības integrācijas fonds, kas aiz tā visa stāv. Piemēram, mums ir tāda programma kā Goda ģimenes karte, varbūt citi to zina kā 3+ karte. Tā ir atlaižu karte daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Un principā viss šis te pakalpojums, kas ar šo karti tiek sniegts, tas ir mūsu darbs. Mēs rūpējamies par to, lai atlaides būtu pieejamas cilvēkiem, lai viņas būtu pēc iespējas plašāk. Un, protams, uzrunājam arī tos uzņēmējus, kas ir tie faktiskie atlaižu sniedzēji. Tad varbūt tie, kas nezināja, ka tas ir mūsu produkts. Bet kopumā mums tā mērķa auditorija ir daudzveidīga. Viena no lielākajām mērķa grupām, ar ko mēs strādājam, ir atbalsts nevaldības organizācijām, NVO. Mēs atbalstam faktiski jau vienīgie, kas atbalsta visus komercmēdījus Latvijā, sniedzam atbalstu satura radīšanai vai digitalizācijai vai kādām citām vajadzībām. Un mēs strādājam arī ar sociāli maznodrošinātajām grupām, jeb diskriminētajām grupām. Mēs nodrošinām pārtikas un higienas pakas visā Latvijas teritorijā. Mēs strādājam arī ar šiem te ilgstošiem bezdarbniekiem. Un vēl viena tēma, kas ir mūsu pārziņā, ir darbs ar iebraucējiem un ar patvērumu meklētājiem un bēgļiem. Mēs nodrošinām tādu kā vienas pieturas aģentūru, kur šie cilvēki, kas uzsāk dzīvi Latvijā, var vērsties pēc palīdzības visdažādākās, gan dokumentu nokārtošanā, gan dažādas praktiskas palīdzības. Ja, piemēram, cilvēks ir no vietas, kur ir karš bijis un viņam ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība, arī to mēs nodrošinām. Ja ir nepieciešams tulks, arī tas tur ir iekļauts, un respektīvi faktiski arī ar šiem te iebraucējiem darbs. Līdz ar to es varu teikt, ka mums tas tēma loks ļoti, ļoti plašs. Jā, priekš klausītājiem vēlos pateikt, ka pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda paspārnē esošajam Latvijas mēdīju fondam, ir tapis arī šis raidījums. Līdz ar to, izjūtam arī paši šo pienesumu un labumu. Saki, visas tās lietas, ko tu mini, tas, protams, prasa kaut kādu finansējumu. No kurienes Sabiedrības integrācijas fonds ņem to lielo naudas žūksni, ko dala tad attiecīgi visām tām jomām, ko tu minēji? Jā, mūsu budžets ir tāda specifiska lieta. Mēs kā fonds esam nosacīti, var teikt, no tāds publisks nodibinājums. Mēs neesam tieši pakļauti nevienai ministrijai, bet mēs sadarbojamies ar vairākām ministrijām, un mūsu uzraugošā institūcija ir padome, kurā arī sēž 5 ministriju pārstāvji un 1 ministra prezidenta virzīts pārstāvis. Un kāpēc tas ir svarīgi budžeta kontekstā? Tāpēc, ka fonda budžets arī veidojās, es teiktu, daļēji no valsts budžeta finansējumu un daļēji no Eiropas fondu finansējumu. Un tiešām tas gandrīz vai šobrīd ir plus mīnus puse uz pusi. Un tad, kad mums piešķir finansējumu kādam jautājumam vai kādai ar tēmai, ar ko mums ir jāstrādā, mēs faktiski esam tie, kas īsteno politiku. Ir ministrijas, kuras izdomā,
ko konkrētajā virzienā vajadzētu darīt. Vienalga, vai mēs tagad strādāsim, piemēram, ar vecuma diskriminācijas apkarošanu vai nestrādāsim. Vai mēs sniegsim atbalstu maznodrošinātājiem vai nē. Vai mēs atbalstīsim NVO vai nē. Un tā nauda nonāk pie mums, ja tas ir valsts budžets, tad mums faktiski piešķir konkrētu summu konkrētam mērķim, un tad mums viņa ir jāadministrē un jāuzrauga. Un, ja tas ir Eiropas fondu finansējums, tad tas arī ir konkrētā, tā kā mēs te iepriekš runājam, projekta ietvaros. Un tad arī tur ir diezgan strikti noteikts. Es domāju, visi, kas ir Eiropas fondu projektus īstenojuši, arī labi zina, ka tur ir cieša uzraudzība un līgums vispār, kam šo finansējumu drīkst vai nedrīkst tērēt. Un tad ir trešais, ja tā var teikt, avots, kur mēs paši skatāmies, līdzīgi kā mēdī, līdzīgi kā NVO. Mēs meklējam iespējas par tēmām, kuras ir integrācijas aspektā, jeb saliedētības aspektā, un mēģinam paši rakstīt projektus, piemēram, uz Eiropas komisiju vai kā citādāk, un piesaistīt finansējumu tam, lai mēs tad varētu tālāk darīt kaut ko, piemēram, mums ir bijuši projekti, kas ir saistīti ar naida runas atpazīšanu, kur mēs kopā ar Latvijas universitāti, policiju, prokuratūru, tiesu administrāciju strādājām pie tā, kā var atpazīt naida runu, kur likumā vai kuri panti uz to attiecās, kā vispār policistiem ar to strādāt, prokuratūrai un tā tālāk un tā tālāk. Jā, esmu gana daudz, protams, dzirdējis par sabiedrības integrācijas fondu, jau jāsaka ļoti senā pagātnē. Un Latgalē un arī daudz citviet Latvijā ir diezgan daudz stereotipu saistībā par sabiedrības integrācijas fondu, cik tas ir sarežģīti, cik ir grūtas procedūras. Vai tu varētu pastāstīt klausītājiem, kas ir darīts, zinot, ka šī amatā tu neesi nemaz tik ļoti ilgi, kas ir darīts šī laikā, lai mazinātu šo birokrātiju un varbūt tās spērt soļus pretī gan mēdījiem, gan nevalstiskajam sektoram un arī pārējiem šī finansējuma saņēmējiem? Jā, par stereotipiem jāsaka, ka tā ir taisnība, viņi nerodās tukšā vietā, un fonds kādreiz patiešām bija ieviesis diezgan tādas drastiskas procedūras, pārņemot Eiropas finansējuma apgūšanas ļoti, ļoti drastiskos nosacījumus, kas varbūt bieži vien ir ar liekām papildu procedūrām. Bet, jautājums 4 gadi, es esmu šajā amatā, ilgi vai neilgi, grūti teikt. Bet izmaiņas ir jūtamas. Paldies! Tas man priecē, ka to tiešām var just, jo mēs tiešām esam šos 4 gadus diezgan nozīmīgi strādājuši uz to, lai domātu par klienta pusi. Man ir tā pozitīvā lieta, ka es pati esmu 10 gadus vadījusi NVO, un esam arī bijuši kā SIF klienti, līdz ar to es pati uz savas ādas izbaudīju, ko tas nozīmē, ka tev prasa tabeles un šausmīgi detalizēti jāatskaitās, un varbūt dažreiz ir dažādas prasības, tev ir viens projekts, otrs projekts, katrs prasa kaut ko citu. Un tas mērķis mums bija pirmkārt novienādot tās prasības, lai visi varētu paļauties, ka jau laicīgi zinātu, ko prasīs. Otrs, mēs krietni atvieglojām projektu pieteikumu formu, lai nebūtu lieka informācija jāraksta, lai šī te forma būtu saprotama, jo mans uzstādījums ir tāds, ka ja daudzi projektu iesniedzēji iesniedz nepilnīgus projektus, tad problēma ir nevis projektu iesniedzējos, bet mūsos. Mēs esam izveidojuši tādu formu, kuru nevar saprast, un tas nozīmē, ka mums viņa ir jāpārskata. Lūk, un šīs lietas mēs arī vērtēšanas procesu esam padarījuši caurspīdīgāku, domājot par mērķa auditorijas iesaisti vai kā novērotājiem vai kā ekspertiem. Daudzas šādas lietas, un pat līdz tādām lietām, kā tā pati jau pieminētā goda ģimenes karte. Tad, kad es atnācu pirms 4 gadiem, tad no brīža, kad cilvēks pieteicās uz goda ģimenes karti, līdz brīdim, kad viņš viņu saņēma, bija jāgaida 40 dienas. Tas ir vairāk kā mēnesis. Šobrīd mums ir izdevies panākt to, ka mēs 14 dienās maksimums
Notiek arī ātrāk, varam izsniegt karti. Un tagad mēs jau strādājam uz to, ka mēs faktiski veidojam digitālu sistēmu, kur varēs uzreiz sistēmā pieteikties, dati no PMLP ielasīsies, un tu faktiski uzreiz, kā tu aizpildi, tā tev būs pieejama karta digitāli. Digitalizācija iet lieliem soļiem arī valsts aparātā. Jā, un tieši domājot, man tā pieeja ir vienkārši. Es skatos no tā, ka cilvēki nešķiro, vai viņi saņem pakalpojumu valsts iestādēs, vai viņi saņem privātā pakalpojumu sniedzēja. Viņi vēlas saņemt līdzīgas kvalitātes pakalpojumu. Un, ja mēs saprotam, ka privātajā biznesā tu vari pakalpojumu saņemt uzreiz, nezinu, tur Amazons tev 2-3 dienās atsūta no jebkuras pasaules malas paciņu, tad arī valsts pārvaldē ir jādomā par to, kā maksimāli pietuvoties privāto pakalpojumu sniedzēju standartam. Un tas arī ir tas, ko mēs darām. Mēs esam tiešām daudz strādājuši arī ar pašu mērķa auditoriju, gan ar NVO, gan ar mēdījiem, prasot, kas ir tas, kas viņiem sagādā problēmas. Mēs, piemēram, ieviesām, tad, kad bija Covid, tiešais seminārus. Pirmkārt, mēs saīsinājām seminārus, agrāk tie bija veselu dienu, kas ir ļoti daudz laiks, ko iztērēt, lai iemācītos, kā rakstīt projektu. Mēs sākām atbildēt arī uz jautājumiem tiešsaistē, lai cilvēki jau ir gatavi, kad viņi raksta projektu, lai viņi jau zina, kur viņiem varbūt ir tie klupšanas akmeņi. Mēs esam ieviesuši arī konsultācijas, to es arī gribu iedrošināt, ka, ja kāds raksta projektu kādā programmā, droši var zvanīt Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursu uzraudzības nodaļai. Mājaslapā ir visi kontakti. Mēs nekonsultējam par saturu, bet par to, kas kur ir jāraksta, mēs vienmēr esam atvērti. Un no šī gada, par digitalizāciju runājot, no šī gada mēs esam ieviesuši, ka turpmāk projektus varēs iesniegt digitālajā sistēmā. Tas nozīmē to, ka pirmkārt projektu iesniedzējiem būs ērti, jo viņi varēs visus savus projektus, ko viņi jebkad SIFā ir snieguši, viņi varēs viņus tur redzēt. Vērtēšanas procesu iespējams mēs varam saīsināt, un es domāju, ka tas tā arī notiks, jo līdz šim mēs strādājam, es tā saku, ar advancētiem Exceliem. Excels arī patiesībā ir diezgan laba programma, ja viņi prot izmantot. Jā. Bet tas vienalga prasīja kaut kādu laiku sazināties, teiksim, ar vērtētājiem. Šobrīd tas viss notiks sistēmā, uzreiz, uz vietas, nebūs laiks, kad informāciju pārsūtīt. Un mēs arī domājam, piemēram, par to, ka kādreiz mēs piešķiram 100% finansējumu, bet mēdz būt situācijas, kad ir jāveic labojumi pirms līguma noslēgšanas, precizējumi, ka komisijai kaut kas varbūt nebija skaidrs. Un mūsu doma ir, ka mēs ejam jau uz to, ka faktiski mēs labojumus prasīsim pirms projekta apstiprināšanas, lai tajā brīdī, kad projekts ir apstiprināts, mēs jau varam pēc iespējas ātrāk noslēgt līgumu un projektu var uzsākt īstenot. Jā, tiešām ļoti forši. Ir labas lietas, kas maina valsts iestādes draudzīgākas patērētājiem. Minēja dažādas aktivitātes, kas skar gan goda ģimenes, gan arī NVO programmu. Kas ir vēl tās lietas, kurās Sabiedrības integrācijas fonds sniedz roku iedzīvotājiem? Es teiktu, jā, tās pārtikas higienas pakas, ko mēs dalām arī caur sociālajiem dienestiem vai Sarkano krustu vai citām NVO, kas iesaistīts, tas ir liels atbalsts tajā brīdī, kad varbūt cilvēkam uz kādu laiku nav darbs un ģimenes ienākumi būtiski krītās. Tā ir arī liela daļa mūsu budžeta, kur tas aiziet. Bet es teiktu, ka arī ir tāda programma mums NVO fonds, kur var pieteikties gan uz mikro, gan makro projektiem dažādas nevalstības organizācijas. Cik lielas naudas tur ir iespējams dabūt? Makro projektos var pieteikt projektu uz 2 gadiem un dabūt 60,000, un mikro projektos 11,000 uz gadu. Un es gribu arī iedrošināt, mikroprojekti ir vienkāršāki, atskaitīšanās ir vienkāršāka, pieteikšanās ir vienkāršāka un arī konkurence ir mazāka. Ja ir kāda pēc šīs reklāmas nākošā gadā varētu būt pilnīgi savādāk. Konkurence ir lielāka, ja. Tā var gadīties, jā. Makroprojektos, protams, tā summa ir lielāka, tur ir arī jābūt organizācijām, kas ir vismaz 3 gadus jau reģistrētas, lai būtu tā kapacitāte vispār ar tādu lielu projektu strādāt. Bet arī tur, kopumā šajā programmā ir 2,5 miljoni.
Un tā nauda aiziet diezgan cieši līdz iedzīvotājiem. Ir, protams, tādas interešu pārstāvības organizācijas, kas, teiksim, strādā saimā vai ar ministrijām, kur varbūt tā konkrētā iedzīvotāja saķere, ja tā var teikt, ar to rezultātu nav uzreiz tik tieši redzama. Bet mikroprojektos ir ļoti daudz organizācijas, un arī tas, ko mēs atbalstam, tie paši bērnu slimnīcas fonds. Mums ir bijis projekts ar viņiem. Es domāju, katrs zina, cik daudz laba viņi ir izdarījuši. Ir daudzas reģionālās organizācijas, kas uz vietas kaut ko veic savā pašvaldībā, dažādus pasākumus vai ievieš kaut kādas jaunas platformas, kur iedzīvotājiem izteikt savu viedokli un tā tālāk. Un tas ir tiešā veidā darbs ar iedzīvotājiem. Jā, šodien bija tāds svinīgs pasākums, kur mēs pulcējāmies dažādas organizācijas, gan valsts, gan nevalstiskās. Kopš 1. decembra Daugavpilī darbu ir uzsākusi vienas pieturas aģentūra. Kas tas tāds ir un ko var ar viņu darīt, kā viņu var izmantot, pastāst? Jā, tas ir vēl viens mūsu projekts. Faktiski tas ir Eiropas finansējums, kas ir piešķirts, lai mēs varētu izveidot šādu vienas pieturas aģentūru iebraucējiem. Lai vienkāršāk faktiski visiem izņemot Eiropas Savienības pilsoņus, jo Eiropas Savienības pilsoņiem vajadzētu droši vien valstī sniegt atbalstu. Bet ja valsts izlemtu, ka šī mūsu vienas pieturas aģentūra ir tā vieta, tad mēs varētu arī sniegt Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet pagaidām tie ir trešvalstnieki, un tie, protams, ir arī bēgļi un patvērumu meklētāji. Un, tas nozīmē, ka mēs skatāmies uz to plaši. Mēs strādājam gan ar augstskolām, kurās ir ārzemju studenti, gan ar uzņēmējiem, kuriem ir trešo valstu darbinieki, gan, protams, arī ar pašvaldības dažādām iestādēm, kuras saskarās ar bēgļiem vai patvērumu meklētājiem un visu to izaicinājumu, kas nāk šai tēmai līdzi. Mēs palīdzam risināt tādas situācijas, kur, teiksim, būtu jāiesaistās dažādām valsts institūcijām vai, iespējams, arī pašvaldības institūcijām. Kaut kādas specifiskākas situācijas arī, kas nav gluži pēc klasiskā grafika. Un, tas ir tas veids, kā mēs palīdzam klientam, lai viņam nav jāstaigā pa daudzām dažādām vietām, lai viņš var visu, kas viņam ir nepieciešams, sākot ar dokumentu sakārtošanu, beidzot ar bankas konta izveidošanu, lai viņš var vienā vietā to dabūt. Un otrs arī, mēs esam gatavi arī aizbraukt pie uzņēmējiem vai aiziet uz augstskolu, pastāstīt jaunajiem ārzemju studentiem par to, kas viņus interesē, kas viņiem ir nepieciešams. Un, protams, arī caur mums var uzzināt par latviešu valodas vai integrācijas kursiem, kur tādi, cik tādi ir pieejami, kur tādi ir pieejami. Arī, teiksim, Ukrainas iedzīvotājiem ir paredzēts finansējums valodas apguvēja un integrācija, arī to mēs koordinējam un varam atbildēt uz šiem jautājumiem un pateikt, kur to var. Cik liela ir šī latviešu valodas programmas pieprasījums trešvalstnieku vidū? Es teiktu, ka latviešu valodas pieprasījums patiesībā ir ļoti liels. Es nevaru, tā sliktā lieta, ka valstī neviens nevar nosaukt konkrētu ciparu. Mēs varam, protams, sarēķināt, cik ir iebraucēji, un mēs varam rēķināt, ka kā minimums 10% no tā visa skaita noteikti vēlas valodu apgūt, bet tas, ko mēs šobrīd redzam, arī ar to, ka pēdējo 30 gadu laikā mums ir straujākais iedzīvotāju pieaugums. Ja, diemžēl tas nav saistīts ar paaugstinātu dzimstību, ja, tas ir saistīts ar imigrāciju. Jā, lūk, un skaidrs, ka visiem šiem cilvēkiem ir interese par valodas apgūvu. Un Rīgā, piemēram, tad, kad pašvaldība izsludināja kursus, vienas dienas laikā visas pieejamās vietas bija aizņemtas. Un es teiktu, ka tā valodas apguve ir ļoti būtiska. Mūsu interesēs ir nodrošināt šo te pieejamību un to, lai kursi ir kvalitatīvi, lai cilvēki viņus zina, kur viņus meklēt un var arī viņus apmeklēt. Šodien raidījumā Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības viesojas Sabiedrības integrācijas fonda direktore Zaiga Pūce. Zaiga, vēl viens jautājums, kas saistīts ar mūsu tikko runāto tēmu. Liela daļa trešvalstnieku, protams, ir arī no Ukrainas.
Un Sabiedrības integrācijas fondam ir arī programmas, kas atbalsta dažādas lietas tieši kara bēgļiem. Kas ir tas, kā jūs palīdzat un cik ļoti Ukrainas iedzīvotāji izmanto latviešu valodas apguvi? Jā, protams, Ukrainas civiliedzīvotāji arī ir mūsu mērķa auditorija. Valsts ir paredzējusi specifisku finansējumu tam, gan latviešu valodas apmācībai, un jāsaka, ka pēdējā gada laikā interese par latviešu valodas apmācībām ir krietni pieaugusi. Es pieņemu, ka tas ir arī saistīts ar to, ka cilvēki aizvien vairāk apzinās, ka šis te karš Ukrainā visticamāk nebeigsies tik ātri, un iespējams viņiem šeit būs jāuzturās ilgāku laiku. Un tāpēc cilvēki ir ļoti motivēti apgūt valodu, lai pēc iespējas labāk iejustos. Tāpat arī integrācijas kursi ir paredzēti. Mums ir arī vienotais informācijas tālrunis, kur mēs sniedzam informāciju gan tiem, kas jau Latvijā dzīvo, gan tiem, kas varbūt vēl tikai plāno šeit nonākt. Faktiski jau arī tā pati vienas pieturas aģentūra, par kuru mēs tikko runājām, arī ir tā vieta, kur visi Ukrainas civiliedzīvotāji var vērsties. Jo atkal tā mana pieeja, ka valstī nevajag sadrumstalot pakalpojumu. Faktiski jau nav svarīgi, vai cilvēks ir reimigrants, vai viņš ir bēglis, vai viņš ir Eiropas Savienības pilsonis. Viņam atbraucot un uzsākot dzīvi citā valstī, tās pamat vajadzības ir ļoti līdzīgas. Viņš vēlas atrast darbu, viņš vēlas atrast mājokli, viņš vēlas atrast bērniem skolas vai bērnu dārzus, ārstus apmeklēt. Un tieši tas pats arī tiek sniegts Ukrainas civiliedzīvotājiem, tāpat viņiem ir pieejamas arī šīs te pārtikas pakas un higienas pakas. Arī goda ģimenes kartē var pieteikties. Tās ģimenes, kurās tad vēlreiz atgādinu, ir 3 un vairāk bērni vai bērni ar invaliditāti arī tad, ja viens, ja. Visi šie pakalpojumi tiek arī sniegti Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai pēc iespējas palīdzētu viņiem sajusties labāk. Un arī, jā, viens pieturas aģentūrā jau pieminētais psihologa atbalsts, jurista atbalsts, arī tas ir pieejams. Liels paldies par šodienas stāstījumu. Mūsu raidījuma laiks tuvojas izskaņai. Zaiga, tikko sācies ir 2024. gads. Tavs novēlējums radioklausītājiem? Mans novēlējums droši vien 2024. gadam būtu, lai ir daudz iemesla smaidam, tādam patiesam priekam. Un es gribētu arī novēlēt visiem varbūt pavērt plašāk savu skatu, acis un būt pieņemošākiem pret jaunām lietām, neierastām lietām. Tas varbūt sākumā biedē, bet patiesībā tas atnes daudz pozitīvu un jaunas emocijas. Jā, paldies par labo novēlējumu. Noteikti ceram, ka šis gads būs krietni labāks kā iepriekšējais. Cienītie radioklausītāji, izskanējis raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības, kas notiek projekta Tuvāk Latgalē ietveros, ko finansē Mēdīju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem, un par raidījumu saturu atbild Sija Alise Plus. Uz tikšanās! Alisa Plus Radio.